Dienu pēc lielajiem jūras svētku notikumiem Piejūras brīvdabas muzejs visus aicināja uz mazajiem jūras svētkiem, kuros nesteidzīgā solī varēja izstaigāt muzeja ekspozīcijas, nogaršot turpat uz vietas kūpinātas zivtiņas un iegādāties kādu kārumu vai piemiņas lietu. Cik es skatos, šodien jūs esat galvenais par zivju kūpināšanu, ja? Jā, tā sanāk, jā. Un kādas zivis šodien tiek kūpinātas? Reņģes un brētliņas, jā. Pirmajā porcijā bija reņģes, un tagad būs brētliņas. Kas ir tas galvenais zivju kūpināšanā, lai viņas tā kā būtu garšīgas, lai labas sanāk sulīdi? Pareizi izkūpināt. No sākuma mēs savaram virsū uz virbiem, tad mēs liekam iekšā kūpinātavā apmēram kāds 20 minūtes ar vaļājām durvīm, lai nožūst. Varam ciet un atkarībā pēc laikapstākļiem. Jā, tā kā šodien tad aptuveni kāds 50 minūtes. Jā. Bet šī nav tāda klasiskā kūpinātava. Ar ko tad šī atšķirās no parastajām ikdienā sastopamajām? Šī ir autentiska kūpinātava, jā, kā kādreiz Piejūrā kūpināja zīvis. Kādreiz to darīja arī laivās. Vienkārši apakšā ir ugunskurs, kas kūp parasti koka namiņš, pa kurien ārā pūs dūmi pēc spraugām. Apakšā kurās. Bet kā ar temperatūru? Temperatūru mēs ar roku pārbaudām. Nav kā jaunajām kūpinātavām, kur ir termometri, un mēs varam precīzi noturēt kaut kādus grādus, teiksim, 80 vai 90. Šeit tas notiek, ieliekam roku un pēc sajūtām, jā. Un malka kāda vajadzīga zivju kūpa? Alksnes. Kūpinām mēs ar sausu un mitru alksni, lai liesmas lāpētu, izmantojam arī skaidrs, jā. Tad ejam skatīties, kā pārbauda temperatūru. Kūpinātavas aizmugurē ir maza lūciņa. To mēs atveram vaļā un ieliekot roku, var sajust temperatūru, bet tas nāk ar laiku un tāda optimāla temperatūra, kad ieliekam, pataustam ir ok. Ja ir pa karstu, tad attaisam vaļā durvis, paturam bišķīt, uzbaram skaidu, lai liesma noslāpst un turpinām kūpināt. Jūs sakat, kad ir par karstu, tas ir tad, kad roka deg? Tad, kad roka deg, jā. Muzejs savas durvis apmeklētājiem ver katru dienu un piedāvā iespēju iepazīt, kā tad zvejnieki un jūrnieki strādāja un dzīvoja daudzus gadus atpakaļ. Cik vispār nozīmīga jūra, zvejniecība, jūrniecība ir brīvdabas muzejām? Mūsu viena no galvenajām tēmām, par ko mēs vispār šeit cilvēkiem stāstam un rādam, tā ir piekrastes zvejniecība. No 19. gadsimta līdz cik viņa mūsdienās ir palikusi. Tā ir ļoti svarīga tēma. Kurš ir tāds vērtīgākais eksponāts muzejā no zvejniecības vai no jūrniecības? Es tā vienu konkrētu priekšmetu neteiktu. Es domāju, ka lielais tas uzsvars visticamāk ir uz mūsu laivu kolekciju, kur ir Baltijā lielākā un pateicoties Andrejam Šulcam, pirmajam muzeja direktoram, šīs laivas tika izglābtas, saglābtas, un viņš šeit pie mums atrodas, un gan lietuvieši brauc kolēģi trīsdimensijas skens taisīt un mēģina replikas taisīt. Tā kā, es domāju, tās laivas laikam būs tas lielākais. Bet, protams, mums šie ar jūrniecību un zvejniecību saistītie priekšmeti ir ļoti daudz krājumā. Mums krājums ir pār 25,000 vienībām. Jāatcerās tas, ka muzejs nevar pilnīgi visu, kas ir viņa krātuvēs, izlikt apskatē. Ja? Tad ir jāskatās, kad mums ir kādas tematiskās izstādes vai vēl kaut kādi projekti, tad mēs mēģinām šos priekšmetus celt saulītē un cilvēkiem stāstīt. Ja? Varbūt gaidām kaut kādi jaunumi šajā tēmā tieši? Par zvejniecību un šo tēmu pagaidām mums nekāda jaunuma nav. Mums būs jaunums saistībā ar bitēm. Cilvēki varēs drīzumā nākt skatīties uz kaut ko pavisam jaunu.